Labdien! Tikko Jelgavas tipogrāfijā ir iznākusi muzikāla dāvaniņa ikvienam latviešu bērnam. Un grāmatas vāks ir stāsts, veiksmes atslēga, mūsu senais grafiķis, mākslinieks Ancis Cīrulis, kurš rotā grāmatas vāku, ir puisis no 8 bērnu ģimenes. Viņam vienīgam ģimenē pietika naudas apmācībām un studijām Sanktpēterburgā, kur viņš aizbrauca, izmācījās, atgriezās Latvijā, ierīkoja vienam no brāļiem cepli, un visa ģimene bija pārtikusi, pateicoties šim vienam bērnam no 8 bērnu ģimenes. Kam grāmata veltīta? Vecākiem, vecvecākiem, omēm, opiem, krustēviem, pasniedzējiem, kā rokas grāmata, lai vieglāk iemācītu latviešu tautas dziesmu. Mērķa auditorija. Mērķa auditorija ir katrs bērndārza bērns, un arī katrs bērns ik viens līdz 18 gadiem. Kāpēc radās? Reiz kāda vecā mamma savam mazdēlam bija iemācījusies 40 dziesmas un dziedāja. Dziedāja no šūpuļa, un tad, kad puisītim bija 3 gadi, tad viņš vienreiz teica: Ome, klausies, man ir apnikušas tavas dziesmas, vai tev nav kādas citas? Es šīs zinu no galvas. Un Ome bija dikti pārsteigta, kā viņš tik ātri apguva, jo viņai vajadzēja vairāk kā 5-6 gadi, lai tās apgūtu. Un viņa saprata, ka ir jāraksta grāmatas, lai varētu atskaņot, jo viņi tik ātri mācās tie bērni. Un tad bija otrs signāls, zvans no mazdēla: Ome, uzliec man lūdzu to dziesmu par vanadziņu. Un Ome viņam saka, nav dēliņa silavotiem, kas izdeva šo grāmatu, viņiem ir 400 dziesmas, bet nav tur dziesmas par vanadziņu. Viņš saka: Ome, uzliec man lūdzu dziesmu par vanadziņu, ko dzied Ramants Jansons. Ome zvana Ramantam Jansonam, tur ir apmēram 36 dalībnieki tajā latviskās dzīvesziņas kopā silavoti. Un visi rausta plecs, viņi visi 33 gadus dzied šīs dziesmas, 400, nesot. Viņam ir par skudrām, par vilku ir, par vāverīti kuplastīt, par ezīti, par adatiņu ir, par kumeliņiem ļoti daudz skaists dziesmas, bet par vanadziņu nav. Un kā jums šķiet? Šajā pirmajā grāmatā par godu šim te mazajam puisim, kurš prasīja par vanadziņu, ir dziesma: Sniga sniegi putināja, laukā laidu kumeliņu, laukā laidu kumeliņu, kā pelēku vanadziņu. Izrādās, ka mēs pieaugušie ikdienas steigā pasrienam garām tādām īpašām lietām kā putniem, kā saulē debesīs, bet bērnam pietiek ar 3-4 reizēm noklausīties šo dziesmu, un viņš paceļ acis uz debesu, uz saules putniem. Kādā veidā tā grāmatiņa strādā? Ogres galā bija zvans no tēva, kurš man saka: Klau, viņš uzdāvināja, Ziemassvētki nāk, un tā ir ļoti jauka muzikāla dāvaniņa katram ikvienam ģimenē, katram bērnam, katram vecākam, un viņš man saka: Klau, tā ir brīnuma līdzekļa grāmatiņa. Izrādās, ka vakara pasciņas vietā viņš uzlicis ir 4 dziesmiņas, atskaņojas tā, un mazā meitenīte pēc 12 minūtēm ir iemigusi. Mērķis šai grāmatiņai ir tāds, par cik bērni ļoti ātri, pasauli ļoti griežās ātri, tad īsi, koncentrēti, kodolīgi, spridzīgi, čādīgi, atskaņot audio dainas, jo viņiem 3 minūtes jau ir par daudz dziesmiņai, viņiem vajag jaunu, viņiem vajag kaut ko atkal izzinošu, un tāpēc pa tām 3 minūtēm pat 2-gadīgu bērnu ir diezgan grūti noķert viņu uzmanību. Tāpēc mums nāk palīgā vecākiem, vecvecākiem grāmatā
ir paslēpušās 3 lietas, kas ved pa šo grāmatiņu. Atverot vaļā bērnam, saulīte parādās kādā no dainām apakšā, jo viņa tur atradusi kādu latvisko vērtību, kā piemēram sirma galva jāgodā, vai arī godā tēvu māmuliņu, tad ļaudis tevi godās. Nu re, un tad jau mēs varam spēles veidā arī pastāstīt pasaciņu, ko stāsta saulīte. Vai arī, piemēram, bites. Bites ir Latvijas lepnums. Viņas ar čaklumu latviešu tautā ir izcēlušās vienmēr, un mēs vienmēr no bitēm esam mācījušies. Bites ceļo pa visu šo grāmatu. Pat cik bišstropā patreiz ziema, bet visi domā, ka bites guļ. Nē, bites neguļ, viņas arī ziemā čak strādā. Viņas mācās tautas dziesmas. Cik bites stropā? Daudz, un grāmatā ir ļoti daudz bites salidojuši. Katra meklē sev vismīļāko dainu, vismīļāko dziesmu un dzied, lai smeltos spēku. Nākamgad pavasarī, kad puķis atmodīsies, saule varēs čaklidoties un vākt medutiņu. Acīgākajiem bērniem tur ir Daugava. Daugava ir mūsu māmuļa. Tajā ir spēks, ūdens tīrs, kas satek no mūsu zemes ezeru zemē, ezeriem, strautiem un plūst uz jūru. Tur Daugavas ceļš māca ar zilu svītriņu pavilgtu zem dažiem dainu vārdiņiem cipariņus. Piemēram, 100 brauca kumeliņi, cik tad mums ir 100? Vai pieņemsim, 1 bija silabite, tad 1, un mēs mācāmies cipariņus. Nu jā, paslēpes spēlēt grāmatā patīk. Un ja mēs sākam ar paslēpēm, tad tas mums bērniem iepriecina. Klau, pats interesantākais, ka šajā grāmatā ir audio ieraksti. Tas ir QR kodi, kur mūsu mobīlie bērni prot apmācīt vecās mācas un vecos tēvus. Viņiem ir tādi telefoni, kur viņi uzliek telefonā, atrod bišu šūnu, jo visi QR kodi ir paslēpti bišu šūnās, kur ir medutiņš, un uzliekot uz telefona, mums nāk video, un video mēs varam redzēt dažādas interesantas lietas. Mums atskan pati dziesmiņa. Tiem bērniem, kuri taisāsiet muzikas skolā, tiem lielākajiem, tiem jau grāmatā ir koklis, akordi, notis uzrakstīts, bet pašiem mazākajiem viņiem ir bites, saule, Daugava. Arī Anča Cīruļa Grēznie zīmējumi. Piemēram, kā šī grāmata ziemas laikā, kā mēs braucam ar kāmaniņām, kā mēs pikojamies un kā mēs ejam ķekatās pārģērbušies un iepriecinam sevi, savus tuviniekus, dziedam dziesmas, ejam rotaļās, un iepriecinam savus kaimiņus. Par putniem runājot, bija ļoti interesants mirklis, kad rakstījām video šīm te 38 dziesmām, kas ietvertas pirmajā grāmatiņā. Mums nāca talkā video inženieris, viņa pēc tautības ir eberiete, un mēs, kad braucām pie viņas ciemos un rakstījām šīs dziesmas, viņai istabā stūrītī stāvēja putnu būrīts ar 2 maziem putniņiem, balti, mazāk nekā kanārija putniņi ar dzelteniem knābīšiem, 2 gabali. Un atskaņojot katru savādāku dziesmu, vienreiz viņi čivina, vienreiz viņi traulina, vienreiz viņi sāk ūjināt, un citreiz viņi katrs dzied savu solo. Un es prastāju meitenei, saku, klausies, tu nevar atnest tos putnus tuvāk, jo tev tāds orķestrs mājās, ka tik grēzni skan. Un viņa man saka, я не понимаю, что они латышский понимают, они латыши? Un es sāku smaidīt. Izrādās, ka putni ļoti labi saprot latviešu dainas, dzīvojot cilvēku ģimenē, kuri visu mūžu ar viņiem runā citādā valodā. Ja jau pat putni redz šīs dainu koda spēku, tad mūsu bērni to sadzird vēl jo vairāk. Nu re,
grāmatiņa ir pats sākums tikai šī viena, jo tādas ir 10 silavotiem, jo kopā ir 400 dziesmas. Pavarot grāmatai otru pusi, var redzēt visas pārējās grāmatiņas, kas taps jau nākamgad pieaugušajiem 10, bet atverot vienu no aizmugurējām lapām, jūs redzēsiet pašu galveno. Pats galvenais ir bērnu grāmatiņa, un tā bērnu grāmatiņa taps jau martā. Mēs patreiz liekam kopā naudiņu pie naudiņas par pārdotajām grāmatām un formējam jau bērnu grāmatiņu, kurā tad mums vedīs ne tik vien bite un saule, bet arī daudz jauni personāži. Puisim cimdu stādīt.